Čau visiem, tātad šodienas video es izdomāju jums nofilmēt šo Halloween izskatu. Es zinu, ka Latvijā īsti nesvin šos svētkus, bet man ļoti patīk šādu video, un tāpēc arī es izdomāju tādu izveidot. Tātad mēs sākam ar tīru seju bez kosmētikas, un es ņēmu savu Naked 2 paleti un uzklāju brūnu toni uz visa acu plakstiņa un mazliet arī zem acis. Tālāk plakstiņas turīti iekrāsoju ar melnu. Bet principā tas ir pilnīgi vienalga, kādā krāsā būs jūsu acis. Es vienkārši gribēju kaut ko tumšāku nekā krāsoju ikdienā. Tad es sadalīju toaletes papīru plānākās daļās, un tas būs vajadzīgs, lai veidot rētas. Es uzklāju parastu PVA līmju uz savas sejas, kurus gribu šo te neīsto rētu, un kārtīgi pielīmēju klāt salveti. Kamēr līmē salvetes žūs, es ņēmu melnu acu laineri un sāku zīmēt šādu dīvainu rakstu, kas it kā ir tādi melni izaugumi no acīm. Un tad es sarkanu sejas krāsas nedaudz iekrāsoju viņus, lai izskatās tā reālāk. Tikmēr salvete jau ir nožūsi, un es ar mazajām šķērītēm ļoti uzmanīgi pa vidu sagriezu salveti, kas it kā būs tā pati rētas galvenā vieta, un visu salveti noklāju ar tonālo krēmu. Tālāk ņēmu kopā melnus un zilas acu ēnas un sāku zīmēt zilumus vairākās sejas vietās. Un atkal ņēmu sarkano sejas krāsu un ar mazu otiņu sāku krāsot rētu. Un šo pašu krāsu uzliku arī nedaudz uz zilumiem, kas uzreiz izskatās vēl īstāki. Un arī uz pašas rētas liku melnas un zilās acu ēnas. Tad, lai iekrāsotu vaigkaulus, es ņēmu tikai melnās acu ēnas, un tas tā, lai izskatītos pēc iespējas sliktāk un dīvaināk. Un te es atkal zīmēju zilumus uz savas sejas. Tālāk ņēmu mākslīgās skropstas, kas ir melnbaltas un viņas spīd tumsā. Šīs es pirku Somijā H&M veikalā pirms gada. Un kārtīgi pielīmēju viņas pie savām īstajām skropstām. Tālāk būtu ideāli, ja jums būtu mākslīgās asinis, kuras var nopirkt dažādos Halloween veiklos un bērnu veiklos, bet tā kā, kad es filmēju video, man tādas vēl nebija nopirktas, es izmantoju sarkanu naglaku un sāku to tā kā tecināt uz rētas virsū. Un lūpām es izmantoju melnu sejas krāsu, sākumā rotiņu iezīmēju kontūru un tad visu izkrāsoju. Nākamais, ko es veidoju, ir tādi kā apsaldējumi, un sākumā es uzklāju skropstu līmu uz vietas, kur to taisīšu, un tad uzbēru parasto sāli virsū. Un noteikti neuztraucieties par noņemšanu, es visu ļoti ātri notīrīju ar kosmētikas noņēmēju un ūdeni.
šis te burvīgais Halloween izskats ir gatavs, un es vēl uzliku savu balto parūku, lai izskatās vēl labāk. Es ceru, ka jums patika šis video un ka jums bija interesanti. Un, protams, neaizmirstiet nospiest like un subscribe manam kanālam. Un tad jau tiekamies manos nākamajos video. Atā!